Elcītam veseli 2 jaunumi, kopš pēdējo reizi mēs bijis vlogos, vai ne? Nu, augusts mūs nekad nepavir. Vecāku vīnija. Beidzot var oficiāli pateikt priecīgs lieldienas. Kā man vajag tas noliek? Jā. Čau! Sveiciens atpakaļ manā YouTube kanālā, kā arī sveiciens manā lieldienu vlogā. Un tā kā izskatās, ka šī būs vienīgā saulainā un labā diena visā lieldienu nedēļas nogalē, tad mēs rīt izmantojam liederīgi, pastrādājam dārzā, vai nē? To var redzēt arī manā Instagramā, starp citu, noskatīties rīlu. Un tagad mēs izmantosim, kā es to minēju, kaut cik vēl labo laiku, jo sāk jau nomākties un iziesim pastaigā ar 2 super duper aktīviem suņiem, vai ne? Jā. Un tieši tad, kad mēs atnācām līdz pludmalei, svīt saulītē. Pastāst, kur mēs esam atbraukuši šodien? Uz Daugavgrīvas molu. Ok. Tā kā no molu mēs esam, Bet tur var bāku redzēt, jā. Uz bāku var redzēt. Un tā ir arī mielīga pludmalīte un saulīte. Izbaudam brīvdienu, ne? Jā, 1 no 4. Tā ir pat labākā. Divi! Ņemot vairāk, ka 1 ir minimums, 2 nav baigi. Labs akmens sev ir, jā, ideāls. Nu, pārspēj 2. Ja bija 3 gadījumā. Jā, tikai Deizija aizgāja pakaļ viņam. Sagatavojies? Gatava. Deizija! 2! Tu nos, tā kā būs tā kā toreiz tajā Palangas basketbolā. Tiem, kuriem varbūt ir drusiņi vēl no augstuma vai no ūdens, te varētu būt bišķi balīgi, ne? Jā. Nu, varbūt te vēl ne, jo tu var redzēt dibana. Sudīgāk šeit atskatīt ar akmeņiem. Nu, jā, bet es laikam labāk tā krīt nekā tur tālāk. Redz, kur esam sasnieguši arī bāku un aiziesim vēl tur līdz moliņam. Ja nu jums vēl kādam pietrūks sniegs, tad jūs varat atbraukt uz šejienu un atcerēties ziemu. Nu, līdz galam atnācām. Jā. Un varam iet atpakaļ. Tas ir tas, ko parasti cilvēki dara uz molēm, ne? Bet skats ir tiešām superīgs. Šodienas vakariņu izvēle ir... Laba Es jau vieta, zinu, ne? ka tev būs kartupeļu salmiņi, vai ne? Nu, mēs te esam diezgan rērti un nevar vairs garām iespēju svaigus piedalām, ne? Nebūs rinda. Mūsu lido klasika. Salmiņi ir gatavi. Un tavs mīļākais deserts arī, Jā, vai ne? jā. Auskrējums. Tieši tā. Pārmaiņas pēc kāda šopinga svētku uztaisīsim laicīgi nevis pēdējā dienā. Nu jā, nu vismaz daļa, vai ne? Un tagad detiņš, kurā man ļoti vajag atrast zelta tās plāksnītes, jo foliju, jo Rimskā jau viss ar lieldienu lietām bīstur. Tā izskaitā arī baltās solas. Vācams mājās ir 5, bet es gribēju vairāk. Tā zelta plāksnītes es neatradu, bet man liekas, ka šitajā komplektā, nē, tās ir sudraba. Ai, jo man liekas, ka ir zelts. Ok, te ir viens zelts, bet attaisīts. Un jā, protams, ka es nevarēju paiet garām arī puķi nodaļai un nopirku šīs te iekrināmās atraitnītes. Tā kā rītdien sola lietaina un principā viss pārējās dienas arī, tad es tagad aši pirms paliek pavisam tumšs nogriezīšu pāris lietiņas savam lieldienu vainziņam, kuras bija plānojis pīt šodien, bet pēc tās garās mola pastaigas un pēc tām sātīgajām lido vakariņām nebūs vairāk spēka, bet es to varētu izdarīt rīt no rīta, un tagad es eju meklēt kādu perfekto krūmu, kur apgriezt, lai varētu uztaisīt vainziņu pabiņu. Un man ir līdz arī labākā asistente Deizija. Ej meklēt?
Ja? Tā, es domāju, ka ieķeršu pāris šīs smilgas. Tam ir pāris kārkla zariņa un arī pupuli. Un vēl drusciņi arī paņemšu sūniņas. Tad, nu, rekāds izskatās mans mazais labuma maisiņš. Tā kā sāk palikt riktīgi augsts un tūpītas ir tikai šodien pārstādīts no grozēm dobē uz podiem. Lūk, šeit tad es tās par nakti sasakšu, jo man nav nejausmas, ja tās ir savu izturīgas, tāpēc, ka šis ir pirmais gads, ka es kaut ko šādu mēģinu, tā kā ļoti exciting, es nevaru sagaidīt. Es īstenībā arī jums jau parādīt, ka es jau ir atvēries vaļā, bet tā kompozīcija, man liekas, būs tik skaista. Nu, teorijā vismaz. Jā, šodien ir riktīgi augsts paliek, nākamais dienas arī būs augsts, bet, nu jā, es vairāk ilgāk ārā neuzturēšos, jo, kā es to dzirdu pēc manas balss, es šonadēļ noslimoju, man ir klapas vēl joprojām neliels, un tā kā viss tā skaņa arī ir tāda drusciņa nazāla, jo man deguns ir vēl viss šeit atsiet, bet, nu, to neņemt vērā, bet jums ātri parādīšu, kas jau te sāc dziedāt. Paskatieties, cik smoki, bet, nu, te jābūt tiešām ļoti daudz kam skaistam. Un man sirds tagad varēs būt mierīgi, bet droši padodat man ziņu komentārā, ja šis ir liek un viņas var izturēt, nu, pāris mīnusiņus. Bet, nu, katram gadījumam es labāk sasakšu ceļš, tāpēc, ka viņi tikko bija zemē, kur bija siltāk nekā tagad podos. Sveicināts klusies sezonā, kas mums šodien nebūs tik klusi, vai ne? Jā, mums pasākums, vai ne? Mums nāks ciemiņi un mums ir paredzēts uztaisīt galveno ēdienu. Un mēs taisīsim Āzijas tipa nūdeles ar steiku. Un tā kā mums vajag steiku, mēs tagad brauksim līdz augustam ar cerību, ka mēs tur varētu atrast. Jo es taisīju jau vienreiz ar Rimī steiku un, nu, nebija tas līdz galam, ne? Bet nu riktīgs lieldēna ēdiens, vai ne? Tāda klasika. Nu, zin kā, tā kā man neviens neļauj taisīt citronu tiramisu, ja tad tā, nu, vismaz es pārēšu uz Āzijas pusi, tevis uz Itālijas. Tā kā vēl augustā ir arī sinsais, tad es gribu vēl aši ieskait paskatīties, jo noteikti viņām jābūt tagad lieldienu dekorācijām uz atlaidēm. Un tā aši paskatīties, nāk, vien nezinu man plānu. Tu piekrīt, ja? Nē, dekorētāji. Nu, kā es to teicu, te ir atlaides. Wow. Un es kaut ko pavisam noteikti varētu arī paķert. Nu, labi, man notrauc un vēl vien nevajag. Nu, steiku meklējumi šobrīd ir diezgan neveiksmīgi. Skatu promo. Nu, pagaid tā vēl kaut kas ir. Es vēl kaut pusotru kilogramu steika. Nu, augusts mūs nekad netevi. Mēs dabūjām gan steiku, gan arī sveces, gan arī bērniem nopirkt keikpapsus. Un tagad brauksim mājās, jo ciemiņi mums drīz brauks, vai ne? Mums kā vienmēr pēdējā mirklī viss manā stilā. Un tad tagad pirmais darbiņš būs novārīt olas. Un šogad es tās krāsošu kurkumā un uzlipināšu virsū tās zelta pārslas. Nekad to neesmu darījis, bet skatīsimies, vai izdosies. Un, starp citu, viss vienkāršākais lifehack, kā no olām dabūt nost to rozā uzrakstu, ir to notīrīt ar etiķi, tā kā uzliet virsū uz vats plāksnīti un norīvēt nost. Paskaties, cik tas ir ātri. Kamēr olas vārās un kamēr dāvs sots guļamistab un nevar dzirdēt trako buļļursocēs skaņas, jums var aši parādīt savus mazos stādiņus. Tad šeit man ir sasāts cīnijas, te man ir tomātiņi, mums pirmo gadu būs tomātiņi, nu, mēģināsim, skatīsimies, paskaties, cik daudz arī asterītes ir sadīgušas. Te man ir atraitnītes, baigi vēl iesēju, nu, cerams, ka paspēsim līdz mājam izlikt ārā, jo te ir jau kaut kas bišķiņ sadītas. Tad te ir laumatītes, arī diezgan vēl, bet nekas, es domāju, ka uz vasaras beigām ziedēs. Un tad te mums ir puķu tabaka, kosmeja, amarants un skabiozes. Un šajā man ir arī vēl mīkslis, te man liekas ir vēl cīnijas un jā, cīnīs. Nu, man olas ir kādu pusstundu nostāvējušas, un es domāju, ka var ņemt ārā, man patīk, būs smuki. Interesanti ir tās, ka oliņas nav vienmērīgi nokrāsojušās. Pieņem, ka tur varbūt kaut kur bija sastājušies tās kurkumas biezumi, te vispār izstāsta, ka puse ir vienā tonī, puse ir otrā, bet, nu, aiziet, tagad mēģināsim pielikt klāt tās zelta pārslas. Cik es saprotu, vienkārši jāsaberž būs rokās, un viņas pielaps it kā pašas klāt. Redz, kur ir tā mazā folija.
Ok, šī nav tāda folija. Ok, man vajag nekas noliek. Ziniet, bet es pamēģināšu vēl to metodu, kas ir rakstīta instrukcijā. Nolakot olu un tad uzlikt pa virs to zelta foliju. Paskatīsimies, ja tad labāk kaut kas mums te izdosies. Ok. Man gan mainījās nedaudz faktūra oliņai, bet vismaz jūs redzat to zeltu arī. Man šķiet, ka mans eksperiments ir diezgan veiksmīgs. Ielika arī savā skaistajā olu trauciņā, kur jūs varat redzēt, kā es uztaisīju manā Instagramā, bet jā, ļoti smuki, ļoti skaisti dzeltenīgie toņi, kas man ir šobrīd pavisam noteikti topā, kā jūs to redzat arī pēc mana outfita, un jā, man ļoti patīk. Lai gan bija bišķiņ jānomocās, un es ceru, ka nākamreiz es atradīšu to īsto papīru zelta, kas sabirst rokās. Un pielīp klāt. Un tad tagad ķeramies klāt svētku galdam. Sincijā pasūtīja lūk šādi galdautiņu un arī galdu celiņu. Man tās ļoti smuki sēd kopā. Tā, izskatās, ka vienīgi vajadzēs izgodināt. Oficiāli iepazīstināts ar Vīniju. Nu, jūs gan viņu redzējāt vienā no vlogiem, mēs braucām skatīties, bet tā ir mana vecāku Vīnija. Tā, es beidzot ķeros klāt arī vakariņu taisīšanai, un kā tā minēja, būs Āzijas virtuves ēdiens ar udon nūdelēm, steiku un pakčoju, zaļiem lociņiem, sīpoliem, plokiem. Es atstāšu linku arī atlaspresītē, jūs to redzat, jūs viņiem notiks. Man ļoti žēl, ka es neuzfilmēju to, kā es griezu steiku. Es griezu tā kā princese ar dakšiņu, tad man par laimi ir Ieva, kas ir pro. Un man smuki sagriezīs, paskatieties kāds labs gabaliņš. Būs garšīgi. Jū. Elcīte vesel 2 jaunumi, kopš pēdējo reizi mēs bijis vlogos, vai ne? Pirmkārt, mums beidzot Elcīte ir pilngadīga. Daudz laimes. Un otrkārt, Elcīte arī nogādoja. Ir domāties, kā pieaug Elcīte. Es uzlikšu no mūsu pirmā video mazu kadru ar to, ka tu Elči, kādas sajūtas pēc šūpošanās? Labas. Labas? Ļoti patika, vai ne? Jā. Tagad es atcepšu steiku, un tad es ķeršos klāt lielajā vokpanā visiem dārzenīšiem. Un tad gala rezultāts izskatās tieši tik garšīgi. No mīļā ģimene priecīgas lieldienas un čiņ! Jā, kuri? Ķīniešu? Tāpēc priecīgs lieldienas un čiņ! Mamiņa izcēla. Jā, tiešām paši. Mammas krēja maizi. Kāds mēs ieguši uzlīgi. Tad te vēl tai ģimenes daļai, kas nav redzējis Omānas vlogus, ir vēl ekranizācija ar otro. Skats šeit ir vienkārši 10 no 10. Nu, ko es šodien beidzot varu oficiāli pateikt, priecīgas lieldienas, un šīs dienas plānā ir uztaisīt to pavasara vaindziņu beidzot, un pēc tam mums ir vēl arī plānots
turpināt svinēt lieldienas un doties ciemos, bet no sākuma pieķersimies kaut kam košam un pavasarīgam. Un tad sāksim ar to, ka uztaisīsim apļu veidu pamatni. Nu, pamatne tagad plus mīnus gatava, tagad sāksim dekorēt. Nu, jūs jau zināt, ka es varētu lipināt un ķipināt bez gala, bet ir jāatrod mirklis, kur apstāties un saprast, ka ir jau ļoti smuki. Man šķiet, ka šis ir tas. Un vainadziņš ir vietā un paskatieties, cik smuki izskatās. Nopirkām pa ciemkukulim un dodamies pie dāvi vecākā. Saviem, jā. Bet neiesitās, vai ne? Wow, pastāstīt manai, vienkārši iznīcināt. Taisīja kaut kā, Nu, ko, mīļā, mēs dodamies uz māju, pusi rīt pavadīsim vienkārši atpūšoties. Es domāju, tā robīdai, ne? Tieši tāpēc visiem aktīvajiem ciemiņiem un ciemošanās reizēm. Un es ļoti ceru, ka jums visiem bija stipras solis. Un ka jums kaut cik izdevās izbaudīt arī saulīti. Viss bija mīgi, bija priecīgi, izdevās satikt ģimeni un draugus. Un novēlam jums burvīgi atlikušo dienu. Atā!